Vai kādreiz esat domājuši par to, kas ir skola? Vai tā ir tikai vieta, kur skolojamies un tiekam skoloti? Mūsuprāt, skolu veido cilvēki, kur piepilda to ar savām domām, zināšanām, darbu un sirds siltumu. Tie esat jūs mūsu skolotāji un skolas darbinieki, un tie esam arī mēs. Pēc dažiem mēnešiem mēs saņemsim atestātu, kas apliecinās, ka mums ir bijusi iespēja kaut ko iemācīties. Šovakar gribam pasmaidīt paši par sevi un par skolu. Lai vai kā, bet atcerieties, ja tevi citē, tu noteikti kaut kas esi. Paldies visiem par pacietību un kopā būšanu. Etalonu. Labrīt! Etalonu. Labrīt, saka. Cik tāda iesniegums, ka jānecāk, pagaidiet, kur jūs ejat? Ko tu dari nefilmē? Bet mani filmēt! Askla grupas žurnālu galvenā redaktora vietnieks Dainis Sūna. Otrdienas rīta mūzikas programma Latvijas Radio 2. Citām klasēm nav skatījuši, ko man citi darīt. Ej pakarināties! Anūriņa! Iesniegumiņš ir? Vai jūs tiešām nevarētu to kaut kur nolikt? Bez iesniegumiņa nebūs nekas, vajag iesniegumu. Te nav nekāda Eiropa. Jaunatne. Kā jau teicu, šodien rakstam laboratorijas darbu par esteriem. Kas jums ir? Ko smējieties? 12. klase taču. Tā, un nākamajā stundā rakstam 20 minūšu kontroldarbu, testa veidā. Ja neko nezināt, varat bingo loto. Gan jau kaut kas būs pareizi. Smieklīgi stāsts par šito. Viena meitene laikam no telefona norakstījusi un uzrakstīja tieši pusi no teleskāpa formos. Vai tad viņš jau vienreiz šito joku neteica? Jā, pagājušajā stundā. Es pagājušajā arī. Tā, un ja jūs šito mākat, tad kontroldarbā viena balva jau būs. Pacēļ rokas, kā bija tāpat. Nu, pie tiem jau var iet mācīties. 9 balvas būs. Labi. Sāksim laboratorijas darbu. Pierakstiet vielas trauksmu iekārtas un darba gaitā atstājiet kādu puslapu. A few moments later. Līdz stundas beigām kāds 5 minūtes vēl ir palikušas, cenšamies pabeigt to varam. Vairs nepaspēs. Nu gan jau paspēsim. Es, piemēram, savu kursu darbu uzrakstīju autobusā no Talsina. Neko nesaka. Čaviņ! Kas te atkal uz štangām sēž? Pašas labosiet? No, tu nesanāk. Saldēt ziltiņu negribat? Nē, paldies. Es jau gan neatteicos no ziltītes. Ej! Kas te palaiž sievieta vērgā? Skatās, ka pa daudz nesamācās. Nu, skaidrs.
Nu tā, kas mums te ir? Skolotājiem mums tiešām jāskrien stunda. Nu, tiešām būtu skrējušas, nevis ar liftu braukājušās. Skolotājs gribēja sarunāt, varbūt mēs šodien varam nesportot. Nu, kad jūs taisties sportot, viss pēc svētkiem noēdušās un vēl tam ar liftu brauc, nevis pa trepēm eit. Un kā vēl sportosiet? Skrāsas skriesim. Varbūt paprasim skolotāju, vai mēs varam nerakstīt, jo Jā. tieši nē. Labs rīts. Skolotāji, mēs nevaram lūdzu šodien nerakstīt. Laša ideja. Uzminējāt, nevarat? Labi. Katrīna izlasa savu viedokli. Latvijas kultūras kanons ir izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu kopums. Ievērojamiem un talantīgiem aktieriem, kurus ir iemīļojuši latvieši. Nu jā. Nu, saprotiet, nebūs tev pareizi doma šoreiz. Nav tā, saprotiet, labi. Daniels, izlasa savu viedokli. Būt vēņi ir nozīmīgs Gunāra Tieša veikums, kurš būtu pelnījis nokļūt Latvijas kultūras kanonu sarakstā, folkloriskās nozīmes dēļ. Filma Būt vēņi noteikti būtu jāiekļauj Latvijas kultūras kanonu sarakstā, lai iegūtais status to padarītu par vēl labāku uzskats materiālu sanējai latviešu dzīvē. Saprotat, jaunieši, nav pat pieminēts Raina vārds, kā tā var rakstīt? Tu ar tādam domam parādi savu spilgti parādi savu nekompetenci. Nevar tā rakstīt. Bet skolotāji, kāds par jēgums izteikt savu viedokli? Lināt, tavai dzīvei vispār ir jēga? Un tā šīs dienas audzināšanas stundas tēma – kavējumi. Skolotāji, man jāiet. Nu tā, kārtīgi jūs man te esat atpūtušies uz skolas kavēšanas rēķina. Sāksim atskaitīties, jo man jau ir līdz kaklam, ka direktors un mācību pārzina katreiz, kā mani satiek jautā, kāpēc manai klasē ir tik daudz neattaisnoti kavēt stundu. Tā, un te jūs varat arī redzēt šo statistiku. Nu, tad apskatīsim top 3. Emīl. Nu, protams, Emīls atkal nav ieradies. Varbūt kāds no jums zina, kur ir Emīls? Pat dzirdēju, ka viņš aizbrauc uz Dubaju. Es dzirdēju šomēnes mafiju. Labi. Nākamais grēkājs. Rainers. Tad, Rainer, kur tu esi bijis? Tad 4. februārī, 6. februārī, 11., 12., 13. februārī, 17., 18., 19., 20. februārī. Rainer? Kāds pārsniegums? Rainer, sveiks. Te klases audzinātāji patraucēja. Sakarā ar taviem kavējumiem. Darīšanas? Biznes? Darījumu par 3 miljoniem? Labi, Rainer, jā, tu vari rīt nenākt, parīt nenākt un skaties, tev visam mācību gadam uzrakstīšu attaisnojumu. Jā, labi, sarunāts. Jā, atā. Skolotāji, man pēc 5 minūtēm manikīrs, man jāskrien prom. Man vispār arī bija ieplānots frizieris, rīt taču žetām vakars. Čau! Laura, dzirdēju, ka esi kavējusi atkal šo stundu?
Šorīt bija īpaši interesants 900 sekundes.